Sveicināti! Man liekas, ka Endija atkal vienu mītu kultivēja par ļoti grūto projektu rakstīšanu un iesniegšanu. Atkal jāceļ roka, kas piekrīt, kas nepiekrīt. Bet pirms mēs sākam detalizēt runāt, tagad lūdzu pacelt roku, kas vispār ir snieguši projektus Kultūra Kapitāla fondā. Vai dieviņi, taču visi savējie. Tad, ko tad es te stāstīšu daudz? Ja? Patiesībā mana runa varētu sastāvēt no 3 vai 4 brīnumu padomiem, kas garantē projektu izdošanos. Un tagad jūs varat pierakstīt ļoti sīkā rokrakstā, kas tiešām garantē ļoti daudz ko, nesniegt projektu pēdējā dienā. Protams, otrs tāds brīnuma padoms būtu izlasīt nolikumu lēnām, mierīgi, detalizēti, saprotot, kas tur rakstīts un kā jūsu iecerētā ideja atbilst tam, kas tajā nolikumā ir rakstīts. Bet nolikums ir īsts, tiešām to var izlasīt, un es domāju, ka viņš arī nav jāpārvērš vienkāršajā valodā. Ir lapas, ir mazlapas, tiešām ir mazlapas. Un to par to pēdējo brīdi tiešām tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ļoti, ļoti vērtīgi, jo ja jūs esat snieguši, tad droši vien kāds ir arī aplauzies 23:59, ka projekts viss ir iesniegts, līdz māja ar galvu, tātad tas realitātes kaudrā, un tiešām jūs esat tur izpildījušies kā pēc labākajiem paraugiem, un 23:59, kad jūs vairs tur neko nevarat ierakstīt, tad jūs tur arī paliekat ar visu savu ieguldīto darbu, jo jūs neesat aprēķinājuši laiku, citreiz arī sistēma uzkarās, un tā kā lūdzu. Un tad sniedziet projektu laicīgi, un tad jūs varat arī man piezvanīt, piemēram, 3 dienas iepriekš un teikt, lūdzu, paskaties, vai es esmu visu pievienojusi, kas nolikumā prasīts. Ja tur nav miljonus projektu, es parasti to arī izdaru un arī pasaku, kas vēl trūkst. Uzreiz ir jāsaka, ka saturiski projektu vērtē ekspertu komisija. Es jums pateikšu, ko jūs esat aizmirsuši pievienot vai kādas uzkrītošas kļūdas. Jo savukārt arī tas, ko jūs arī tad jau zinat, finansējuma piešķiršanas gadījumā jūsu projekts ir publiski pieejams. Un tad mums ļoti bieži ir gadījumi, kad saka, kādiem idiotiem jūs esat to naudu iedevuši, ka nemāk pat ielikt komatas, garumzīmes, un kas tas tāds vispār ir, kam jūs dodat naudu. Tie projekti ir publiski pieejami. Ja? Bez tāmes daļas, bez konfidenciālās informācijas daļas, bet tie projekti ir pieejami. Tātad lūdzu arī rakstot, arī domājiet par to, kā tas arī izskatās no malas. Ja. Mērkaķa ātrums šoreiz laikam nederēs, bet tiešām paskatieties, kā tas izskatās no malas. Un arī projektu rakstot un formulējot, skatieties, ko tas nabaga eksperts lasot jūsu teikumus, kas ir 3 rindkopu garumā, no tā sapratīs. Ja. Tātad tie, kas ir mācījušies biznesa vadību, tie saka, ka biznesa valoda ir vienkārši nepaplašināti teikumi. Un cenšaties, jūs esat tik smalki un gudri izrakstījušies, bet tas nabaga eksperts lasa un domā tieši, kas tas tāds ir, kas aiz tā stāv un ko viņš ar to visu ir gribējis teikt. Tātad pirmais galvenais 2 brīnumi jau padomi ir. Tātad laicīgi un izlasiet nolikumu un tad apsverat savu ideju. Tā, un nolikums jums, protams, būs aktuāls un svarīgs, kad jūs sāksiet rakstīt, tātad 2. janvārī sākās jau pieteikšanās, jūs varat jau sākt 2. janvārī lasīt nolikumu un sākt pat rakstīt sistēmā, tas ir iespējams. Projektu jūs varat sistēmā labot līdz pēdējai dienai, kamēr viņš tiek atdots vērtēšanā. Tātad jūs rakstat, saglabājat un 2. dienā atkal turpinat. Jūs varat labot līdz pēdējās dienas vakaram, kad 23:59 šis projekts tiek atdots vērtēšanā. Tā kā nebaidieties, ja jums tā ir ērtāk, un, protams, rakstiet backupu, ja nedodies, ja kaut kas tur nesaglabājas pazūd, rakstiet backupu, lai jūs pēc tam varat atgriezties, pārkopēt vai pārlikt. Tātad par mērķprogrammas mērķiem, te ir daudzi jau pirms manis izteikušies daudz detalizētāk, un tātad šoreiz ir nodefinētas prioritātes atbalsta periodam, un domājot par ideju, saprotiet, kā jūs viņu realizēsiet līdz 25. gada novembrim. Tātad šis projekts jums jāīsteno gada laikā. Izvērtējiet savas iespējas, kā jūs darīsiet, ko jūs darīsiet un vai paspēsiet.
Un nākošais gadu 25. gadā pieejamais finansējums ir 80 000. Tātad iecerētā kultūras norise, to jūs arī nolikumā lēnām izlasīsiet un sapratīsiet, kā pozicionēt savu projektu, lai tas atbilst. Tātad pieteikuma iesniegšana, tātad es saprotu, kultūras karta jums ir lielākai daļai jau pazīstama. Un, protams, arī vērtējot šo te jūsu projektu, tiks ņemts vērā iepriekšējā pieredze. Ja? Cik labi jūs esat sastrādājušies gan ar Kultūra Kapitāla fondu kopumā, gan arī tieši ar skolas somu. Ja? Tā kā, ja jums piešķir finansējumu, izturaties atbildīgi, jo tā ir nodokļu maksātāja nauda, un ievērojat visu to, kas līgumā rakstīts, un vēl vairāk. Tātad pieteikuma saturs, tātad apraksts, nosacījumi, projekta tāme un arī informācija. Protams, tāmei ir ļoti labi, ka jūs uzrakstat visu finansējumu, kā jūs plānojat iegūt. Tātad pašfinansējums, līdzfinansējums, jo tas uzrāda to, ka jūs domājat par projektu kopumā, ne tikai domājat, Kultūra Kapitāls iedos naudu, un tad mēs no tā izdzīvosim. Bet tas netiek obligāti prasīts, bet tā ir tāda pievienotā vērtība, ka redz, ka jūs saprotat, kas tas par projektu, kā veidojās viss šī kopējais finansējums. Un, protams, eksperti skatās, kā šīs te jūsu piedāvātās cenas, jūsu piedāvātie atalgojumi atbilst kopējām cenām, kādas vispār pastāv nozarē. Ja. Skolas soma mēģprogramma ir it kā atsevišķa, bet viņu tāpat tiek izvērtēta kontekstā ar citiem projektiem, kas Latvijā tiek īstenoti. Tātad vērtēšana, protams, ļoti svarīga ir projekta kvalitāte. Gan saturiski, gan to, kā jūs arī esat to noformulējuši un uzrakstījuši. Jūs esat ļoti daudz saņēmuši tātad arī atteikumus, es domāju, Kultūra Kapitāla fondā, jo finansējums ir tāds, kāds ir. Un jūs saņemat atteikumu, projekts ir mazāk aktuāls. Ļoti bieži aiz tā slēpjās atklātā tekstā, visiem nepietiek naudas. Ir konkursi, kuros ir ļoti daudz, ļoti kvalitatīvi, ļoti labi projekti. Un tad eksperti lielās mokās mēģina sagrupēt, kuram dot, kuram nedot, un sāpīgi ir ļoti. Un tad ir arī konkursi, kur ir diezgan zemas kvalitātes projekti, tādi arī ir. Te, man liekas, ir 2 Lilija un Maija arī ir ekspertos bijusi, viņi zina, kādās mokās tas viss top. Jo ekspertam, piešķirot jums finansējumu, ir jāsaprot, ko jūs par to naudu varēsiet arī izdarīt. Jūs prasat 10 000, jums iedod 500 eiro un gaida, ka jūs varēsiet veikt projektu. Ja? Un šādos gadījumos, kad jums arī piešķir daļēju finansējumu, un jums īsti nav nekādu avotu, kā piesaistīt citus finanšu līdzekļus, tad reizēm arī ir godīgi atteikties, nevis tad mocīties, un beigās tās rezultātu kvalitāte ir tāda, kad atkal ir jākaunās gan jums, gan mums. Tā, ko es arī teicu par pieteicēju līdzinējo darbību un par to pieprasītā finansējuma. Pieprasītā finansējuma atbilstība. Protams, ja jūs redzat, ka programmā kopā ir 80 000, tad neprasiet 50, jā. Jo esiet reāli, un arī naudas, samērojiet jūsu projektu ar šīm te finanšu iespējām. Tā. Un tas tad arī viss, ko es jums gribēju teikt. Tā kā jūs esat jau pieredzējuši Kultūra Kapitāla fondā, es domāju, ka jums ir kaut kādi jautājumi jau radušies no iepriekšējās pieredzes. Nē, es jums saku, galvenais laicīgi. Jā, sakiet. Jā, uz gadu, līdz 30. novembrim, jā. Un šoreiz arī nolikumā ir rakstīts par to, ka bija skates bija novembrī, jā, septembrī. Šoreiz ir atkal paredzēts tas, ka jūsu rezultātus tiek skatīti, redzat, es arī nezinu no galvas, tātad bija punkts par to, kad šis produkts tiks atrādīts. Tātad kultūras norišu skate Rīgas vai tās apkārtnes esošā skolā, ja projekta rezultātā izveidot mobilā kultūras norise, un skates laiks un vieta tiks precizēta 25. gada septembrī.
Tātad tas ir gada laikā projekts, kas ir jāīsteno. Nu, janvārī rakstot, jums jāsaprot, ka tas ir, kā jūs to šī laikā paspēsiet īstenot. Ir jau pieejams, jau stāv mājas lapā, jau ir jau, jā. Jā. Bieži pirms konkursa ir tā, ka viņš 3 nedēļas pirms tam ir pieejams tikai. Tas no mūsu lietotājs skatu punktu ir tas pats pēdējais mirklis, kad nolikums tiek nopublicēts. Bet Kultūra Kapitāla fonds apsver iespēju sākt nolikumus publicēt laicīgāk, vai mēs laicīgāk viņš varam izlasīt, jo ir izmaiņām laicīgāk iesniegt projektu. Nu, tā kā pieredze rāda, tagad, ja 98% bērnu ir paskatījušies skolas Somas norises, tad 98% iesniedzēju iesniedz pēdējā vakarā projekts. Nē, tas tā humoram, bet nu, tas diemžēl tā ir. Diemžēl tā ir, ka piekdienas rītā ir 3 projekti un vakarā ir 90. Ja? Tā kā Kultūra Kapitāla fonda darbība ir saistīta ar valsts budžetu, tad lielā mērā mēs varam tikai kaut ko garantēt, publicēt un apsolīt, tad, kad ir zināmas vismaz kaut kādas iezīmes budžetā. Un ja jūs sniedzat regulārajos konkursos, jūs redzat, ka šie nolikumi netiek tā, ka no rīta sludina vienu un otrā konkursā pilnīgi ko citu. Viņi plus mīnus ir vienādi. Un kā lielā padome, kādā darba kārtībā pieņem šos te nolikumus, tas ir saistīts ar dažādām lietām. Mēs cenšamies ātrāk, bet kā pierāda prakse, diemžēl pat tas ātrāk nekādi neuzlabo to kvalitāti projektu. Nu, tā ir, pašlaik tā ir. Man ir jautājums, ja mēs redzam norisi, kur ir paredzēta sākuma skolas vecuma bērniem, un kas pēc mūsu pieredzes tiek arī, parasti mēs sniedzam parastajā konkursā, tad tā kā tā ir sākuma skolas vecuma bērnu grupa, pat ja mēs nenorādām konkrēti, ka tas ir skolām domāts, viņam tiek teikts, ka mums ir jāsniedz skolas summā, ja tā ir konkrēta programma. Šajā gadījumā top norise, kur ir paredzēta ārtelpā, viņa ir paredzēta ikgadēji siltajā laikā, no maija līdz septembrim. Janvārī ir šis konkurss, un kura laikā ir arī parastais regulārais konkurss. Ko jūs ieteiktu, kurā mums sniegt, ja mēs zinām, ka mēs gribam arī skolas summā viņu rādīt maijā un septembrī, bet mēs nevarēsim izpildīt šo noteikumu, ka viņš ir pieejams caur gadu tieši jums bērniem? Jūs nevarat nodrošināt. Tas nozīmē, ka jūs sniegsiet skatus mākslu nozarē? Jā. Nu, tā tad rēķinaties ar to konkurenci, kas pastāv skatus mākslu nozarē, kur prioritāte profesionālās mākslas atbalsts. Tad jūs iesakat sniegt parastajā konkursā, nevis... Nē, es neiesaku. Es saku rēķinieties ar to, ka prioritāte parastajā konkursā jūs varat sniegt, bet rēķināties ar to, ka šī nebūs prioritāte. Bet mans jautājums ir, kur jūs ieteiktu skolas? Jūs skolas somā neklasificējaties, jo jūs nevarat šo nodrošināt visa gada garumā. Ja? Varēs skolas, mēs katrā ziņā skolas somā, ja jūs varat garantēt, kad ir šī te ilgtermiņš un tad jā. Nē, jums būtu tas ilgtermiņš. Es saku, jo skatos mākslas nozarē, regulārajos konkursos ir citas prioritātes. Bet, piemēram, būtu vērts uzrakstīt Kultūra Kapitāla, piemēram, šādu jautājumu, jo mēs gribētu saprast, kur būtu jēdzīgāk, kurā no šiem, es saprotu, ka nevienam mēs līdz galam... Nē, jēdzīgāk, ja tā ir skolas auditorija, tad, protams, skolas somā un padomāt par šo ilgtermiņu pieejamību. Ir sākuma skolas vecuma bērni. Tas nav skolas, nav auditorija sākuma skolas vecuma bērni. Nu jā, bet šis, es saku, skatus mākslas prioritātes ir profesionālā māksla atbalsts. Jā. Mana atbilde, diemžēl, ir tāda. Nu, jūs droši vien saņemsiet visdrīzāk atteikumu ar šādu, ka tas nav prioritāri nozarē. Jā. Diemžēl. Nu, jā. Nu, protams, varbūt šis gadījums, kas mēdz būt reti, ka ir tik daudz sliktu projektu, ka jūs ar savu labo projektu klasificējaties. Bet, kā jūs saprotiet, tas ir konkurss un nekādas garantijas nevar dot. Jā, bet ir regulāro konkursu nolikuma beigās, ir tāda īsa tabuliņa, kurā ir definētas katras nozares prioritātes, kas arī jums atvieglo mokas un ciešanas, ko darīt un kā darīt. Jūs izlasat kādas ir katrā nozarē prioritātes, un jūs saprotat, ka
ka tas ir jums ļoti augstas pakāpes risks, ka pavēlti ir ieguldīts darbs, jo jūs, diemžēl, neatbilstat nevienai no definētajām prioritātēm. Nu, jā, bet šī gadījumā skolas soma, sākuma skola arī tā ir, kā ir. Jā. Tā. Ja var attaisīt Kultūra Kapitāla fonda mājaslapu regulāri, ja, var? Mēs varam? Nevaram. Nevar sakot, Kultūras Kapitāla, tad regulārajiem konkursiem ir nolikums, kas ir pieejams jau, un norūlējiet uz leju, tas ir, man liekas, 2. pielikums, kur ir formulētas katrai nozarei ir prioritātes, tai skaitā arī ir uzrakstīts, ko neatbalsta, ko neraksta tādos, šeit ir, skolas somā ir nodefinēts skaidri, ko neatbalsta, ja? Bet un arī tādīs regulārijos konkursos ir skaidri uzrakstīts, ko neatbalsta un ko nemaz neprasat ne tāmē, ne mēģinat pat rakstīt. Es ar sarkanu aiziet pakaļ, ja? Varbūt Aija arī var pievienoties skatu, un varbūt ir arī jautājums, kas saistās ar tieši skolas somu. Kā šis nolikums? Es tepatās. Jā, kā jums ērtāk? Šis nolikums, protams, skolas somas nolikums top ciešā sadarbībā ar skolas somu, jo viņi saturiski saprot, kas trūkst, kāpēc trūkst un uz ko būtu jāstrādā, pie viņiem nonāk visi dati, un līdz ar to tad arī viņi tā kā ir satura turētāji, man tā jāsaka. Jā, un ja jūs jautājat par prioritārijām nozarēm, šīs ir tiešām tās, kur mēs jau redzam mazāku piedāvājumu, bet atcerieties, ka ir starpdisciplinārie projekti, un ir arī, ja tas būs labs piedāvājums kādā no citām nozarēm, tad viņš izkonkurēs sliktu piedāvājumu prioritārijās nozarēs. Par jautājumu par sākuma skolu un sezonalitāti es gribēju piebilst arī viennozīmīgi, ja jūs pamatojat, kāpēc šis konkrētais notikums, norise var darboties tikai tajā laikā un ka tas ir svarīgi un ka to nav iespējams pārcelt uz skolas zāli, kas arī varbūt pēc kaut kādiem kritērijiem varētu likties noderīga, tad jūs vērtē pēc tās kopējās projekta kvalitātes. Bet ir dažas lietas, ko es gribēju piebilst, ko mēs atkal redzam pieteikumos, kaut gan liekas, visiem to vajadzētu zināt. Šis te mērķprogrammas konkurss atšķiras no parastiem projektu konkursiem. Es to vienmēr saku un atgādinu. Ja normālā, parastā projekta pieteikumā jūs projekta īstenošanas laikā ieliekat visu, ko jūs plānojat darīt. Un tad jums ir rādītāji, bijām 10 skolās, 5000 bērnu un tā tālāk, parastais. Un uz beigām visam jābūt padarītam. Tad šeit jūsu projekta īstenošanas laiks ir produkta sagatavošanas laiks. Tātad, šis ļoti bieži aizmirstas. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad jūs rakstat visas izmaksas, paldies, ja šito aizmirsu. Jūs rakstat visas izmaksas tāmē, ka, piemēram, izrāde, jūs rakstat visas izmaksas, ieskaitot pirmizrādi. Un tālāk tas, ko jūs rādat skolām, tas jau ir atkal no citas naudas. Šeit jūs prasat produkta rezultātu. Ja? Ja jums ir, es nezinu, kaut kāda nodarbība, tad jūs rakstat tikai nodarbības sagatavošanu un vienreizēju izmēģināšanu. Ja? Sapratāt? Tātad jūs neprasat pēc tam, ka jūs 10 reizes braucat uz skolām jau rādīt. Jūs prasat tikai produkta sagatavošanu. Jā. Jā, bet Alma īstenībā pacēla diezgan labu jautājumu, jo arī mēs, nevalstiskais teātris, ja veido izrādes bērniem, kas nav skolas soma, un tad kur tad, lai iet bērnu izrādes, kur pieteikt, kur arī tas sev, jo tas arī būtiski veidot šis. Jā, te es gribētu atsaukties uz vienu no slaidiem, ko rādīja mans kolēģis, un par nepieciešamību turpināt veidot sabiedrības izpratni un saskatīt Latvijas skolas somas piedāvājumu skolēniem par līdzvērtīgu kultūras produktu visiem.
Ir izrādes, kuras ir veidotas vidusskolēniem, bet kuras būtu bezgala svarīgi un vērtīgi redzēt arī vecākiem, redzēt parastai auditorijai. Mums ir tādi hīti, kurus cilvēki man zvana, prasa, kā mēs varam noskatīties. Un šeit ir par to domas veidošanu. Jums, profesionāļiem, ir jārunā vairāk par to, un mēs esam vienmēr gatavi doties kompānijā un talkā, bet no mūsu viedokļa raugoties ir ļoti skumji būt kultūras nozares kaut kādā konferencē, kur par skolēnu auditoriju, par šiem 230,000 bērnu un jauniešu katru semestri runā mazliet tā nicīgi. Mums te ir kultūra un te mums ir tiem skolēniem. Bet no tā, kas tiem skolēniem būs tagad iedots, ir atkarīgs, vai nākotnē jums būs skatītāji, klausītāji un muzeja apmeklētāji vai nebūs. Un šī te, es tiešām atļaušos teikt, mazliet augstprātīga attieksme ir vērojama gan no kritiķu puses, gan arī no dažādu institūciju puses, nevienmēr kultūras centri un līdzīgas iestādes to novērtē. Ja mēs esam visi draugi un sabiedrotie, tad mēģinām parādīt un pārliecināt, ka šī ir tikpat nopietna, īsta un kvalitatīva kultūra, kā tā pārējā. Un tad arī atkrist varbūt tādi jautājumi, kas ir tam un kas ir tam. Es neesmu paskatījusies pēc statistikas, bet, manuprāt, skatuves mākslu nozarē ir arī atbalstīts bērnu izrādes. Tā nav. Vai ne? Man liekas, ka es neesmu skatījusies, bet salīdzinoši, protams, atkal es saku, vērtēja ir laba bērnu izrāde. Nav tā, ka tagad skatuves nozare, Lilija ir klāt. Es saku prioritāri, jā, un skatās tomēr to projektu kvalitāti. Un diemžēl bērnu izrādes arī daži ļoti no iesniedzējiem ļoti saudabīgi uztver. Ka tur var... Tas bija kāds, kas teica, vau. Jā, jo, diemžēl arī tās bērnu izrādes, kas ir, es, protams, tagad neminējuši ar uzvārdiem, ko es atceros kā patiesas šausmas, kāda projekta tika iesniegti, bet arī kaut kā tāda paviršāka attieksme tiem bērniem, tad tur var salikt visādas muļķības un tas rullē. Protams, ka tas neiztur konkurenci ar skatuves mākslas nozarē ar citiem pieteikumiem. Ja, jo te ir tas būtiskais jautājums, ar ko tad atšķirsies tā sākuma skolas posmam veidotā izrāde no izrādes vecākiem ar bērniem? Jo šeit jau atkal ir tikai tas pats, kas, tas atkal tas nepatīkamais teikums, jo nauda ir tik, cik ir. Un ja, piemēram, tad skatuves mākslu nozarē, kur arī ir laikmetīgā deja un ir baleta projekti un protams, kad ir pa īsu. Un ja ir šāda skolas somas programma, tad, protams, būtu labi, ka tā daļa, kas atbilst tam, aiziet uz šo mēģprogrammu, nevis uz regulāriem konkursiem, kur tāpat notiek asiņainas cīņas par katru kapeiku. Diemžēl, es saku, ja skatuves mākslas nozarē, tad regulārajos konkursos būtu vairāk nauda, tad varbūt arī būtu mazliet, protams, savādāk, bet tā nauda ir tik, cik ir. Jā, atgriežoties pie pragmatiskām lietām. Roka. Jā, es tu... Tādā gadījumā jūs, piemēram, ieteiktu sniegt to projektu skolas soma ar domu, ka to pašu projektu jūs varētu pārveidot arī tai pieredzei bērnam ar vecāku. Jo tas ir arī ļoti svarīgi, jo, piemēram, aprunāties ģimene, kas notika, ir viena lieta, kad bērns aprunājas ar skolotāju skolas biedriem. Tā ir pavisam cita pieredze. Man šķiet, ka es piekrītu, ka skolas soma projektiem ir jābūt ļoti izcilam un kvalitatīviem, bet ja tomēr ir kaut kādas tas vērtībām jābūt kultivētam gan tur. Un tad, ko jūs ieteiktu, ja sniegt skolas soma un tad domāt, kā to, piemēram, ielikt kaut kādā nevalstiskajā teātrī, kā repertuāru, vai kāda risināt šo problēmu? Es domāju, ka kultūras produktam bērniem un jauniešiem ir jābūt kvalitatīviem punkts. Jā, bet tur nav strīdas. Jā. Domāt par to pieredzi bērnam, jo viena ir pieredze, ka tu aizēji ar saviem vecākiem un to piedzīvo kopā kā ģimene, un cita pieredze, tas pašas izrādes ir, ka tu aizēji ar klases biedriem un skolotāju.
un tu pieredzi to pašu izrādi. Tas ir dažādas pieredzes. Bet vai mūs... Tas nozīmē, ka finansējums šī gadījumā jau aiziet uz nevaldības teātri. Kā tas finansējums, kas nāk no skolas somas? Jā, te kāds kaut ko gribēja. Es gribu tā kā Vēlīku atbildēt. Mums arī ir tapušas izrādes mērķu programmas ietvaros Rudolfa Blaumaņa Pazudušais dēls. Konkrēts piemērs. Nospēlētā vairāk kā 200 reizes skolas somas programmā. Bet tas nenozīmē, ka mēs šo izrādi pēc tam nevaram rādīt bibliotekās, kultūra telpās, vai šobrīd ļoti populāri paši skolotāji tieši šo izrādi veido vecākiem ar bērniem. Viņi taisa tādas klases vecāku sapulces, kur tas bērns nāk ar abiem vecākiem un tas neliedz, es domāju, ja izrādi ir uztaisīta pirms 5 gadiem, mēs dabūjām 2000 eiro, ja, tad mēs šobrīd joprojām viņu spēlējam ne tikai skolas somas ietvaros, bet arī kultūra Es domāju, ka šis ir kaut kāds mīts, nekad nav nošķirts, ka šis ir tikai skolām un šis ir parastai publikai. Jūs nākamajā dienā, kad jums ir projekts, kultūras produkts pabeigts, jūs varat piedāvāt gan vieniem, gan otriem. Tas ir tas, ko mēs teicām. Ja jūs braucat uz kādu attālāku Latvijas vietu, tad padomājiet, varbūt tā izrāde būs skolēniem, pēc tam būs vietējā kultūras centrā vai vecāku sapulcē vai kā savādāk. Nekad nav bijis uzstādījums, ka tas ir jānodala. Ir jābūt labam piedāvājumam. Lūdzu, Alma. Jā, protams, esmu jau droši vien daudzi atvēruši nolikumu vaļā un viņu lasa. Es gribēju pateikt paldies, ja es esmu pareizi ātrumā lasot, sapratusi, ka ir izņēmts tās noteikums par to, ka ir obligāti jābūt mobilai norisei, kas bija sāpīgi tēma bērnu jauniešu skatos mācīts cilvēkiem, tīpaši nevalstiskajiem sektoram, tāpēc, ka ne visi strādā iztraukuma formātā un ir ļoti svarīgi, ka nav jāatbilst šim konkrētajam noteikumam, kas tad arī palīdz risināt to jautājumu, ka tā nav tikai mobila izrāde, kas dodas uz skolām vai norisi. Un tas ir, paldies par to, kas arī risina to problēmu, jo, protams, ka bērnu jaunieši skatuves mākslā, es atvainojos, ka es runāju tikai par skatuves mākslu, par citām nozarēm, diemžēl neesmu tādi zinātāji. Un ir tā problemātika, ka, kā jūs sakat, ir šis konkurss, kurā var atbalstīt kādu notikumu arī bērniem un jauniešiem, bet tā praksa rāda, man pašai ir bijusi tā pieredze, ka mūs saka, ka ir jāiet uz citu konkursu, jāiet uz šo skolas somas konkursu, tā realitāte ir tāda, tā nauda ir maz, un kaut kā jau mums ir jāsadzīvo, un mērķprogrammā ir ļoti specifiski, piemēram, pateic, ka tā ir tikai mobila izrāde, vai tikai mobila noris, un mums ir tajā jāiekļaujas, tad ir problemātiski šo izrādi pielāgot arī ģimenēm, bērniem konkrētā kultūra norisē. Tāpēc jāpaldies, ka mobilitātes jautājums ir. Bet Alma, ja jūs redzējāt sarakstu, šī te mobilitāte piešķīrumā nebija dominējuši, tomēr skatīja, tāpēc, ka... Nē, tie iepriekšējā reizē vērtējumā nav tā, ka tagad jūs neesat mobili, tāpēc jums neiedeva finansējumu. Tas bija viens no plusiem, ko skatījās, ka tomēr viņu var aizvest uz skolu. Jā, mums bija periods, kad bija svarīgi veidot digitālās norises, kad mums bija uzbrucis Covid. Tad mēs likām to kā prioritāti. Mobilās ir ērti iestrādāt skolas ikdienā, to mēs zinām tīri no pragmatiskiem viedokļiem, bet mobilā izrāde var dzīvot arī jūsu pamat dzīves vietā. Tas nekad nav bijis pateikts, ka tur ir tikai jābrauc. Tas ir jums bonus, ka jūs varat piedāvāt citiem. Divas ļoti pragmatiskas lietas, ko es vēl par pieteikumu rakstīšanu gribu jums likt pie sirds. Lūdzu uzmanīgi atcerieties un uzmanīgi lasiet nolikumu. Jums ir jābūt pieteikuma kvalitātei, tātad tas, ka jūs uzrakstīsiet, mēs darīsim to un būs iesaistīts tas un tā. Un tad ir radītā rezultāta kvalitāte. Jums ir ar kvalitatīvu pieteikumu jāpārliecina, ka būs kvalitatīvs rezultāts, kas atkal zināmā mērā mazliet atšķiras no tāda klasiskā projekta pieteikuma. Pirmais punkts ir par to, cik jūs kvalitatīvi uzrakstat to,
no kā var saprast, kāds būs tas gala produkts. Ja? Jā. Tas, ko es teicu, pat 2 sadaļas, tad domājiet gan par to, kā jūs varat ar kādiem teikumiem pierādīt, ka tā izrāde, koncerts vai tam līdzīgi būs tiešām kvalitatīva, interesanta un saimniecībā noderīga. Jā, un šeit īsti nedara Katena pēst no iepriekšējiem citu jomu projektiem, jo bieži mēs redzam, Līga piekritīs, kad tu skaidri redzi, ka iekopēts no kaut kāda, vai nu tur pēkšņi ir mazāk aizsargātās vai tālākās daļas, vai vēl, skaidra lieta, ka citi noteikumi bijuši, citi uzstādījumi, un liekas, šitais labi skan, liekam iekšā. Nelieciet lieko, lieciet tikai to, kas attiec uz jūsu konkrēto ideju, tēmu, vēstījumu, un tad jau būs labi. Vai ir prioritātes par bērnu vecumu? Piemēram, ir kaut kur bija prioritātes, cirks un kaut kas. Vai ir prioritātes, ka, piemēram, vairāk piedāvājums ir, sākuma skolai, vai drūks vidusskolai, vai tieši otrādi? Atcerieties, bērni ir tādi paši cilvēki kā mēs, jā. Līdz ar to par vidusskolu vispār nav problēma. Viņiem ir faktiski plus tās specifiskās tēmas, viņiem ir arī pieaugušo regulārais repertuārs un piedāvājums. Ar pusauģiem, tad, kad mēs sākām, tad neviens nezināja, ko ar viņiem darīt, un daļa no jums to pieredzēja. Jau tas lauciņš ir vairāk vai mazāk sāk pildīties ar ļoti kvalitatīviem piedāvājumiem. Ar sākumskolu mums ir tāda bēda, varbūt drusciņi piedāvājumi ir daudz, bet par kvalitāti varētu vēlēties vairāk. Tas, ko es jums varu ieteikt, atveriet programmas mājaslapu, iedomājieties, ka jūs esat pedagogi, pēc kategorijām ieklikšķiniet, kas jūs interesē, un paskatieties, kas ir tirgū pieejams. Un izdariet savus secinājumus. Nolikumā kā prioritāti nekas nav ierakstīts, bet jāskatās pašiem.